Projektu kopīgi Latvijā īsteno biedrības sadarbības platforma. Sižets sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par sižeta saturu atbild biedrība sadarbības platforma. Kā nepalikt malā un ar savu darbu iedvesmot un arī savest kopā latviešus ar ukraiņiem? Par to mums pastāstīs biedrības Tavi draugi aktīviste Beāte. Bet kā dzīvot svešumā un ar sirdi Ukrainā un to spēku rast latviskajā tradīcijā un rast kopīgo, par to stāstīs Dmitro no Ukrainas. Kad sākās karš, bija tā, ka tā bija nakts. Ulvis pa nakti, protams, kā ļoti daudz no mums pagulēt nevarēja. Jau bija izdomājis, ka kaut kas ir jādara, vēl nav īsti skaidrs kas, bet viņš sociālajos tīklos bija ielicis, ka draugi, mums kaut kas ir jādara. Es atrados Rīgas otrā galā darbā, nevarēju pastrādāt, lasīju ziņas, un man bija tā drausmīgā sajūta, ka tu te sēdi, tu neko nevari izdarīt, tu nevari, tev liekas, ka tev kaut kas ir jādara, tev ir jāpalīdz, un tad ieraudzīju, ka te Ventspilsēlā vajag palīgus. Es atbraucu, un tajā dienā viņi bija pārcēlušies šeit no mazītiņas garāžiņas uz šīm milzīgajām telpām. Un es pārgāju pāri visam angāram, tur sēdēja Ulvis ar telefonu un datoru. Es prasīju, kā es varu palīdzēt, viņš saka, te ir noktavu, dari kaut ko. Un tā mēs visi kaut ko atnācām un kaut ko sākām darīt. Kādi izaicinājumi ir šobrīd? Sākotnēji tie bija ļoti daudzi brīvprātīgie šoferi ar savām automašīnām, par sevis lietu degvielu, devās šajā ceļā uz robežu, izlika šīs te paziņojuma lapiņas par to, ka mēs varam jūs aizgādāt uz Latviju, ja ir nepieciešama kāda palīdzība ar mājvietu atrašanu, tā kā pagaidu dzīvesvietām vai apģērbs vai jebkas cits, tad arī attiecīgi jūs varat pie mums vērsties. Un no tā visa pamazām uzauga tāda liela palīdzības ķēde. Mums arī mainījās tās organizācijas, ar kurām mēs draudzējamies un kurām mēs palīdzam, un tādas mums ir izveidojušās tiešām stabilas, kvalitatīvas draudzības šī gada laikā, un mēs esam paši bijuši vairāk kārtīgi uz noliktavām, pārbaudīt, kā tas viss tur notiek otrā pusē, lai izbēgtu no kaut kādām šīm te ar korupciju saistītajām lietām. Kā tu redzi ukraiņus, kas pēc kara šeit Latvijā dzīvo, kā viņi šeit jūtas? Es teiktu, ka ir tādi ukraiņi, kas ir atbraukuši un palikuši šeit uz dzīvi, un visdrīzāk viņi šeit iespējams būs arī vēl ilgi pēc kara. Ir tādi, kas ir atbraukuši šeit kādu laiku padzīvojuši, ir gan pastrādājuši, gan bērnus iekārtojuši skolā, taču visi gaida kara beigas, lai dotos atpakaļ uz mājām. Ir tikai tādi 2 vai 3, kuri šeit arī grasās palikt pēc tam. Ir tādi, kas ir atraduši Latvijā mīlestību. Mūsu mērķis jau, es teiktu, tas bija pavasara beigas, kad mēs sapratām, ka biedrība nav stāsts tikai par to, ka mēs izsniedzam drēbes un izsniedzam vajadzīgās lietas, bet mēs arī dodam to iespēju tiem cilvēkiem satikties dažādos pasākumos, aktivitātēs, tajos pašos stāstu vakaros, amatu ielas, tvorču, zustriču telpās, kopā adīt, kopā kaut kādus rokdarbus veikt. Un tur mēs arī cenšamies tos cilvēkus savest kopā. Tavs novēlējums? Es sapratu, ka svarīgākais ir, lai tev ir miers galvā, miers sirdī un miers mājās. Es dzīvoju Latvijā. Es esmu dalībnieks Гаратака тautas kopā. Начало войны я был здесь, и это было таким тяжелым моментом для всех, но я понимал, что тяжелее им, конечно, тем, кто там в Украине. Все равно в информационном поле тут отслеживаешь эту всю ситуацию, и, конечно, очень тяжело, и болит сердце за это. Я узнал, что Рижская дума организовала центр помощи вот этим беженцам, и они приглашали волонтеров, кто может помочь. И я сразу туда обратился. Это мне очень помогло, кстати, самому, потому что как-то, во-первых, я с ними мог говорить по-украински. Они приходили, они так, они радовались. Больше всего меня беспокоит дальнейшая судьба Украины. Я надеюсь на победу в этом, но я понимаю, что это очень
тяжелое испытание. Знаете, я очень интересуюсь традициями еще до христианского периода. И здесь очень все похоже. Я вижу эти общие праздники, общие обычаи, как это делается. И это настолько объединяет как-то вот внутри, что и радует, знаете. Ну и вообще, то, как относятся латыши к своим традициям, меня просто поражает и вдохновляет, потому что вы так любите это. Я когда прихожу на эти праздники, как все там одеваются, как они поют, там, танцуют, это супер.